Viņa facings ir tiešraidē. Gribu, cik maziņš ir. Nezinu. Svērt. Streamings. Šis mans pirmais streamings pēc 5 gadiem. Nu, tā. Tā, laikam, tā viņš tur. Vairs nepaliek kamera. Kur var palikt kaut kā kamera? Pirmais streamings kamera. Un mikrofons lejā strādā. Es ar telefonu tagad streaming tais. Uzliku uz streamings magās ir kaut kur 5 gadus atpakaļ nobaķies visiem telefoniem. Un tagad vienkārši telefonā ieliku kā desktop mode. Es vienkārši man statīvs, uzlikšu statīvu, mēģināšu tev statīvu visu te uzlikt, te tā ielikt. Streamings ir. Es palaidīšu pacišos, vai man streamings aizgājis ir uz datoru. Uz datoru ir. Cik viņš liels ir. Cik taisīšu, pastīšos. Te vienkārši ir ģenerators. Ir te visi visādi iekārtas, kas man te oscillografs ģeneratori. Visādi tāda fiška. Pats ģenerators, mission spool. Un mission spools te ir kaudzē, te ir augšā. Te vesel kaudz mission spools. Augšā vēl mission spools ir. Tā kā tas ir tā. Es aiziešu pasažos dators par otrā. Vispār man strādā. Tā. Mainu kontu. Tā. Tiešraidis. Man iet mans kanāls. Skatīt savu kanālu. Tiešraidi. Rāda. Super. Rāda. Super, rāda. Tā, es taisīju to visu pasaukumu, kaut kas radās, baigi labi, viss. Šis iztāpam tiešraidis, skatījos magās tiešraidis, es neesmu taisījis, es vispār nezinu, es vienkārši negribu ierakstīt, mēģināšu tiešraidis. Man tad atpakaļ draugs, es paprasīju mikrosēmas, viņš no 10 mikrosēmas atved, tas ir TDA, vajag nodemonstrēt. Labi, es gribēšu schēmu, priekš te uzzīmēšu schēmu. Te ir, te tā. Ok. Kaut kur tāda gaisma kaut kāda augšā ir, tam līdzīgi tik traki nav. Kā es tur iztos? Labi, pēc nepats. Tā, viņš tā mikrosēmītis, šitās mikrosēmītis, tāds mikrosēmītis, te vēl 2, bet man 2 beigts ir. Tas nozīmē, ka 1, 2, 3, 4 mikrosēmītis varbūt man tikai ir. 4 esmu izlietojis, uztaisīts 4 ģenerators, tos izdāļājis esmu pēdējo te mēnešu var kaut kā tam līdzīgi atbrauc. Vecs draugs no Rīgas, un es viņu arī uztaisīju. Tā mikrosēmī TDA 7056B Philips. Man ir Philips, Philips ražotāji. Mēs viņu tā uzzīmēsim tādu lielu, tādu mikrosēmu lielu, tā. Tā kā viņas ir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tā 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kājiņas, jā.
Tā. Man ir USB, es varoju visu no USB porta, jā. USB porta, vienkārši tev USB vats ir. USB vats, var pilikt. Es viņu piliku pēc 4 ohm, piliku kopā un izmēģinu viņu pēc 4 ohm diezgan lielu. Es viņu izmantoju kā pretstība, lai nebūtu pa daudz liels strāvu neiet cauri. Man ir 2 barošana bloki. Te ir 4,4 volti, viņam ir 4 mAh. Uz 4,4 volti. Šitam ir 5,2 volti. 5,2 volti. Es viņu testēju, uzlieku paliek to, un tad ja ap 2 strādā, tad baigi labi. Tā, uz otro kājiņu. Šitie miksiem. Šitā ļoti vec miksiem. Viņi vecos vēl pat vecās rādio un tam līdzīgi. Viņi ir A, B makās pie 5-vatīgā, A bija makās 3-vatīgā tam līdzīgi. Bet principā viņas visas strādās. Bet viņas ir dažādas kvalitātes, bet es vienkārši principā izstāstīšu lietas būtību. Cik skatītāji tur ir, es nezinu, bet vienkārši tā. Otrā kājiņai ir te ir tāda uzzīmē, te ir plus 5 volti, un viņš pats iet uz USB. Otrais ir mīnus, un tas būs zem, vai būs zem, pirms zem. Viņas ir, ka tā būs zem. Tad mēs te pielikam kondensatoru, tādu, es viņu tā zīmēju tā, kaut kāds no 100 līdz 1000 mikrofarādu. 1000 mikrofarādu. Tas ir šitādi. Šitādi maz kondensatori. Šitādi maz kondensatori. Šis 400 mikrofarādu. Tāds kondensatori. Pieliekiet. Un tas polārais kondensators. Un nepolārais kondensators. Tur no 1 nifarāta, tas 1000 pifarāta, līdz 100. Vairāk nevajag. Tur ļoti liela, kāds ir tāda liekiet. Tur nav, un lietas būtība tur neko nemaina. Tur principā nemaina. Tas ir vienkārši tās schēmas, lai būtu skaņa iekšējā. Izēja šitai miksēmē ir no 8. kājiņa, cik 8. kājiņa un 6. kājiņa. Reiz uzzīmē izēja, ka tā būs izēja. 7. un 7. kājiņa ir zem. Jā. Tas viss ir zem, jā. 3. kājiņa ir ieeja. Jā. Tagad mēs pastāstīsim, vispār, man bija no sākuma taisīja, un man 3 mikrosēmas strādāja ļoti labi. 3 mikrosēmas strādāja ļoti labi. Es viņus uztaisīju te vienkārši ģenerators, maziņu kondensatoriņu pārlika 100 pifarātu. Man viss aizgāja. Viss tur nekāds iekšā. Pārējais 4 mikrosēmas negāja. Es viņus tur visādi mēģināju, viņas negāja. Man bija no 10 mikrosēm, 4 bija jutīgas, normāli strādāja, viņas aizgāja. Nē, es pat 3, tikai 3. 3 mikrosēmas. 4, ko es te uztaisīju, to es taisīju 3 tikai. 3 ģenerators uztaisīju, kas bija ļoti jutīgas, makās to veidu. Vienu darbā, tas ir Ivo tur, kas strādāja, tam atstāja, tad es vienu tam bija tas veikalnieks, viņam uztaisīja, viņam bija problēma, viņš izties balsts, viņam iedēja to spolu uztaisīja, lai viņš ļoti labi ātri nīras izārstēja, jā. Un tieši to spolu iedēja Mārtiņam, viņš ir, var teikt, invalīds, viņš ir potējās pirms, kad man bija 12 gadi, tas ir, var teikt, 40 gadus atpakaļ, un viņš, var teikt, komā nogulēja pēc potēšanas pusgadu. Tiem laikiem viņš ir invalīds un tam līdzīgi. Un tā. Bet tā es esmu uzsasījis, kam ir tieši ģenerators pols. Man pašam ģenerators dāts tikai šodien marketinga, man nav gatavs ģeneratoru tā. Vienkārši gribās izstāstīt, vienkārši jāizstāst vienkārši schēmu. Spolīte, šitā ir, šitā spolīte, pirmā tā spolīte šitāda ir,
Te ir 10 metri vītais pāris. Tas vītais pāris ir tās, te vītais pāris mētājās. Nu, viņš ir tāds vītais pāris. Te man kaut kur mētājās. Vītais pāris. Viņš izskatās tāds. Tas ir internet kābeļi, jā. 10 metrus satīn. Un tad pieslēdz vienu galu pietu un otru galu. Un vidū ir jābūt solai. Un 10 metri. Un būs kaut kā 300 kHz frekvents. Būs 300 kHz frekvents, jā. Vienkārši uzzīmēsim. Tā, nē, spoles uzzīmēšu. Uzzīmēšu spoli. Uzzīmēšu. Vienu spoli. Viņi vienkārši slēdzās. Nu tā, es vienkārši reiz uzzīmēšu, kad viena pusi pieslēdzās un te otru pusi pieslēdzās. Te un tā var. Kad viens vacis vienkārši, jā. Jā. Un tā ir spēle tā. Viņu ar to un to atgriezt uz saiti. Kā viņi strādājas, vienkārši šeit šitajā schēmā, kas man te ir salikta. Es esmu uzlicis atgriezt uz saites, kur kāņi pat jāpastās tā. Es esmu uzlicis uz 8. kāņas uzlicis. Labi, mēs šitā savienojam. Es vienkārši, kas te ir vienkārši. Tad uz 6. vai 8. kāņas no viens vījums. Viens vījums uz šitādu maz. Tāds, tā, man liekas, kauds. Es saku, kas ir kauds satīts. Viens vījums ir šitādu droselīti. Tādu, man tādu mazu. Šitādu viena, kas esmu uztīnis. Tas traks, tas ir ļoti liela. Es esmu uztīnis te ar melnvadu. Ir kaut kāds cinums, kāds. Labi, viens vījums te. Viens vījums, jā. Viens vījums. Gredzentiņš, uzzīmēšu gredzentiņu. Un te ir, un te es manu no 20 līdz 40 vījumiem. Tā, 40 vījumiem. Vairāk nevajag. Es domāju, ka vairāk nevajag. Mazāk arī kaut kā nestrādā. Man ir mazāk, un tad es, kad bija mazāk, es dabūju, ja pa daudz dabūju 2 vījumus, ka pa maz, tad vispār nesāk strādāt. Vispār man te ar indikāciju tā. Vispār streams būs baigi labi, kas šis streams ies. Un tā, es neko īpaši neatbildēšu, es neko neredzu te telefonā. Man solīt sarkību spīdē. Tā, es vienkārši tāds pūkstens ir 11. Es kaut kur, kaut kāds, es nezinu, cik. Tā, un es esmu satīnis te ļoti daudz, visādi, ka te visu uzzīmēs, cik te vījums, te man ir 50 centimetri uztīnis visu vādu, te metru, tur man rakstīja, cik garas vādu izmanto. Es piemēram, to vādu garumu es ņem no 50 centimetri garu līdz 1 metram. Un tādu vadiņu paņem 50 centimetrus, minimums līdz 1 metru. Tad cik sanāk, tinums sanāk, jā. 1,20 arī ņem, bet tāds garums vienkārši. Un tad es uztaisīju uztaisīju te lejā. Te man ir indikators. Oi. Es kaut ko uzspiedu. Es nezinu, vai iet vai neiet. Pagad, cieši pārbaudīt. Kaut ko uzspiedu. Tā. Es uzspiedu, es nezinu. Nā, telefonu filmēt. Es pārbaudīšu, kaut ko uzspiedu. Man liekas, ka iet. Tā. Pārbaudām. Skatīt, ka nav. Tiešai. Nē, strādā.
Tā, super, strādā. Atbalsts bija. Es nevaru saprast, ko es tur izdarīju, kaut kā tamīdzīgi. Un tad pats galvenais, kas uztaisīja tādu dačiku, kas parāda ļoti labi, un viņam lai viņi normāli strādātu, viņam vajag, lai būtu tie strāvi iet cauri no 150 miliampēram iet cauri. 150, jā, tas ir normāls režīms, jā. Un jaudīgākais ir līdz 300 miliampēri. Vairāk 300 miliampēri nevajag. 150, kad reizinās būs 150, te ir strāvi, ka šie cauri, abiem vadiem, jā. Tur ir kaut kādu 8 volti. Tas amplitūda, tā ir tā iet amplitūda, tur gan 9 volti amplitūda ir, jā. Un es uztaisīju to dačiku, vienkārši te tāds, es tā sākumu zaļās un saknās dievdītas paņēmu, jā. Man te lejā stāv. Šitādas kastītē man te zaļās. Te ir, nedemonstrēšu. Vai var nodemonstrēt? Nevar nodemonstrēt arī. Nodemonstrēt. Šis ir mans ģenerators. Tas ir cits ģenerators. Te pieliek klāt. Vienkārši, lai būtu skaidrs lietas būtība. Lai būtu vienkārši skaidrs, ka es vienkārši baigi priecīgs biju, kad es uztaisīju. Tā. Un kad viņš iedegās zaļš, jā, un kad viņš sekants ir, jā, viņš ir 150 miliampērs, iedegās zaļš ir 300 miliampērs. Man kaut kas aplodējies. Vienkārši, tas ir dačiks. Viņš ir, man tas tāds dačik, man spulīti, viņš deg. Viņš deg. Ja tāda jābūt būtu, lai tāda gaisa, tā ir 5-vatīgais leds, caur augstviens miks. Es viņas pieliku paralēli un viena man nodeg vienkārši. Beigās es nezinu, ka viņam ļoti liela kapacitāte un viņi vienkārši tiek uzsilst, tad liek pie augstviens. Tagad viņš caur augstviens divot vienkārši. Bet principā nav vajadzība man šitādi maz dačiks sataisīt. Šitas ir viens ir šitāds ievadiņi. Jā, man būs kaut kas atlodējies vaļā. Viens kontakts un teikt. Nesmaks salodies. Tā, ikā zaļais, vajadzētu zaļām ietekties. Viņa figā. Netiek. Figā nekas netiek. Šitas deg. Šis ir man uz 300 miliampēri. Šitas zaļais man 300 miliampērs, viņš deg. Iedegās. Ok, labi, lai šitas deg. Šis deg. Un tā, ok. Tas ir vienkārši, tas ir šis ģenerators, ko es tas sarežģīts, es viņu atkārtot nevaru. Man tur mēģina viņu atkārtot, man nesanāk un nestrādā man. Es nevaru viņiem nevienu ieteikt. Man vienkārši paveicās, man bija ļoti labi transitori, kaut kādu padomu laiku, te KT606 un KT903, liela pasniega koeficients, un viņi man normāli strādā, kā bišķi mazāk pasniega koeficients, viņš nestrādā. Šis diezgan nestabils strādā, šis tā. Ej telā, ka man visādi stinumiņi satīt un tam līdzīgi. Un kā šis dačiks, viņš tītas, jā. Un tas man ir lente, jā. Un kas ir tāda garā lente, ko līmē virsū. Un es te uz foliju vienkārši sagriezu šķirītēm, sazīmē, kurā pusē, vienā pusē tur saknes iekšā, kuri plus un minus, un salikt tādā viktnī, lai viņas var visu savienot. Tad vienkārši savienojuma vieta ir tā sekojoši, baigi tālās par pasākums. Labi, nekas vienkārši parāda, vienkārši tādas sataisīja. Viņu funkcija viņam vienkārši tā, ka ir tās gaismas diodītes, jā, šādās baltās ir. Viņas tā apzīmējam. Un te arī ir vēl viens tā. Pīsma vienalga kā. Un te viņas savienojās tā.
Un tā mēs savienojam, tā, savienojam. Un viņas viss reizē tikās. Bet, ja grib uzsasīt, ka viņš, kad 3 miliampērs viņš iedegās. Bet, lai gribi, lai iedegās uz 150 miliampēr, tad pielikt tādu kapacitāti. No 200 līdz 600 pifrāt. Tur jāstāsta, cik jaudīgi tev tas trafiks nāca, cik tās jaudīgas tās diodas, jā. Un tad tas indikators ir tāds ļoti foršs, dinamiskais indikators, tad tu tieši zini, ka tev 150 miliampērs un ka tev 300. Nav, jo šito liek virsū, paziet, man šitas zaļais neiedegās, baigi jūcīgi. Pirmīt visu laiku deg, es kaut ko tas samukļīs esmu, kad nestrādā. Labi, tā. Un tālāk tā schēmiņa, kas man tur ir. Un te es pēc tam pieliku, sākumā es mēģināju kondensatoru pielikt klāt. Te pieliku kondensatoriņu, 240 pifrāt. 240 pifrāt, jā, šis mazliet kondensatoriņu 240 pifrāt. Un kaut kādīgi, kad viņš gaisā stāvē, viņš strādā, jā. Bet, nevar neko regulēt, tad strādā, tad nestrādā, vai, nestabili, stabilitātes čepa augsti. Un tad es šitos sataisīju daudz, kad 4 uztaisīju, vai 5. Diezgan daudz sataisīju, šitāds viss vienāds. Tad es paņēmu šeit, šitas restoriņš, te 5 maņu restori, 5 kilo, 5 kilo, un man, es domāju, ka tas bija priekšā, 5 kilo, un pieregulēju, te tā pieregulēju, un arī nesāk strādāt, bet, tad es ilūdēju šeit megom, un secināju, ka strādā, normāli strādā, līdz 200 kilo, ģenēts forši līdz 200 iekšā, un te satat, ka te maņeris tur ielikt 220 kilo. 220 kilo, pie 22 kilomiem, beidz ģenerēt, tas 22 kiloms ielikt patstāvīgs, 22 kiloms ielikt patstāvīgs. Man te ir, var teikt, no 22 kilom līdz 240 kilo. Un pielikt šeit, te šitā ir zeme, šito piezemēju, un šeit vēl pielikt kaut kādu kondensatornieku, šito mazliet silti, īsti neatceros, cik viņš tur kapacitāti viņam tur bija. Arī kaut kādu kapacitāti, bez kapacitātes strādā, var no 0 līdz tur, vienkārši tā kapacitāte vienkārši strādā, viņam problēma, ka viņš aiziet uz augstām frekvencēm, viņš ir te 300 kHz, 300 kHz. Viņš aiziet ģenerāciju kaut kāds 6 kHz, viņš pārlec, vienkārši viņš aiziet iekšā, tad, lai nepārlec, es uzliek to kondensatoru. Tas, lai neaiziet kaut kādu 600 pifrāt, var līdz 600 pifrātiem. Man šeit 240, šis varētu būt, ka man arī 240 pifrāt. Man liekas, man šitie arī 240 pifrāt. Man vismaz 240 pifrāt, kaut kur viss, ko vienā. Var 100 pifrāts un tam līdzīgi. Un te ļoti labi regulējās. Un tagad tas ģenerators ar šito rezistoru, man noregulējās no, tā kā viņš 300 kHz, viņš noregulējas līdz 350 kHz, un mazākā frekvence ir 295 kHz. Kaut kā tā, var regulēt. Bet te šito ieregulē, man kās, to augstāko frekvenci, jo ja pa daudz ir, tad viņš aiziet paširās, uz lielāku frekvenci aiziet, jā. Un mazākā frekvence, kas rezistoru uztais, baigi lielo uztais, jā, mazākā frekvence ir. Kaut kā tam līdzīgi, jā. Jā, tā fiškā, jā. Schēmi, tas izcinājums vienkārši, kā es atrisināju vienkārši. Un te es vēl paeksperimentēšu, es šeit video netaisīšu streaming garu, jā, netaisīšu garu.
Un tad es izdomāju, ka man uztaisīju, tas ir tas viens tas aprāts. Šis man strādā. Tas ir, davai es izslēgšu to ārā, ģeneratoru. Tā. Tā ģenerators strādā. Tā. Es nezinu, neesmu viņas slēdzis, bet iekšā labu laiku, kad nedēļu neslēdzīšu. Es nezinu, viņš strādās. Vai viņš var, tā ģenerācija, viņš var aiziet lielāku, kā ģenerācija tur, es neko, jo tur jāregulē. Nē, neregulēšu. Nē, labi izslēgšu. Tā. Mīz. Varbūt šitas kapacitāti vajag veidot, iztišķi ārā varbūt tās. Es domāju, kāpēc man varbūt tās miliāmpers nerāda tos zaļos. Vai mēs iztīsim vairāk šo spolīti, jo tur varbūt indukcija veidojas, tāpēc spolīti neiet iztīši viņu tur taisni. Viņš taisnis ir garš. Jo, ko, nezinu, kāpēc man tā uzlikšu indikātoru, to šis ir jutīgais indikators. Uzlikšu indikātoru jutīgo. Tā, te man ir vienkārši, ko es gribēju eksperimentēt, te ir tāds, te ir 5 kilom un 240, ne, 300 pifrāti. Tie 2 pifrāti, most vīna, kas ir tas vīna tilts vienkārši. Parasti vīna tilts, tas ir tur paralēli. Te ir no 750 līdz 5,8 kābri. Un šis ir variants tas pats, kas šitas, bet vienkārši te ar šito rezistoru 6,8 kilom uzreiz uz kapacitāti iet, bez dalītāju. Es tādu pamēģinātu vienkārši bez dalītāju, patīšu savienot sekšanu. Šis man te ir tāds, iekšā maņkondensators, jā, kas mainās kondensators. Un šitam ir 3 minūtes, te man vēl jāizmēģina. Tā, kur mums te barošana bloks ir tā, te man karojās. Tā, te viss ir. Šito regulēt frekvenci. Tā, regulēt frekvenci. Es jau ilgt oscilogrāfu ieslēgsim. Tā, oscilogrāfu. Uzliksim virsot šito te vai viņš strādā. Man šitas zilais. Tā, 2 kanāls ieslēgsim. Es suru. Tad redzēsim, kurš mums kanāls strādā, kurš mums šitas ir ieslēgts. Vai mazjūtīgi, nopini, kas pēc tam nopūkmies tā. Būtu 5 voltīgi, paņemsim. Es domāju, ka nekas neuzsāks, tā man liek mikrosiem izgājas ārā. Forši. Noteikti kaut kas tā. Man ir tas no flopī tāds spraužamais, kur es varu mikrosiem pārspraužu. Vajadzēja uz maketu platīt taisīt vispār visu pasauli, bet es gribēju taisīt tādu. Kas tikai taisīt? Iestrādāju. Super. Te rāda 2 indikātori tagad. Es vienkārši. Vai pareizais tas ir? Vispār viņš strādā uz mazāko frekvenci viņam ir. Tā, 295 kHz. Un 300. Viņš iedegās. 300. Ok. Būtu dziļais iedegsies šitas indikators. Šit iedegās indikators tik daudz jaudu noņem, kad vispār viņš nedeg, tas zaļais nedeg. Man tikai es uz balto uzliku vienkārši to skoču uzliku virsū. Un tādu, šitādu. Kas ir tas ir? Un viņš vienkārši zaļš spīd vienkārši. Var uzlikt dzelteni, sarkanu nopirkt un izkrāsot kādu vajag. Un te mēs oscilogrāfu. Varbūt tos, nezinu, pietuvināšu. Lai mēs tā auto, viens kanāls izslēgsies, izslēdzās tā. Tagad man 305 kHz ir. 305 kHz. Es
Tagad es regulēju to 200 km rezistoru. Man ir maksimums 317 kHz, 316 kHz, bet bez staigā 307, tur staigā tur vispār 307 īstenībā, tur 307. Un vismazākais, 292 pat iet iekšā. 95 līdz 305. Tā. Bišķi jau vairāk 308, tā kā 317, bišķi lēkā. Ka man nav nekādā kastītē, nekas nav. Viņš arī bišķi arī uz roku, es lieku roku virsū. Lieku, šitā blokā, lieku roku virsū. To es nebiju, līdz amplitūdu, mazāk. Tā, liksim šito virsū, amplitūdu. Tāds sinus vienkārši. Tā. Tur man ir, tagad ir uz vienu tinumu vienkārši, kas te uzliks virsū, ir 700 mV. Un 20 km es tiku regulēju. Un tur bišķi tā kad samazinās jaudu. Tas nekas, jo man dažās pulēm vajag to jaudu samazināt. Jo viņš kaut pa liela frekvence, viņš uz resonanci, viņš trāp, viņš liek vislielākā. Kad viņš lielāks vai mazāks, viņš mazāks ir tā jauda. Viņam, piemēram, var uzregulēt viņu uz 150 mA. Un schēma strādājoša. Izstāstīs, to schēmu izstāstīja. Un to šito rezistoru, kas te ir, tagad var redzēt, ka strādā. Pagaid uzlikšu šito zaļo. Viņam baigi grūti trāpīt. Un nē, viņš noņem tik lielu jaudu. Jā. Tā fiška. Tā. Es domāju, ka lietas būtība ir tāds skaidra. Es atpakaļ paiešu. Oscillēšu ārā. Es savā laikā nopirku oscillogrāfu, nopirku arī Lombardā, nē, šitajā. Tādā vienā tur, kur ir visādi krāmi, kur labo televizoriņus, kaut kāds krāmi. Tur ilgi skatījos, un tur bija pa 30 eiro padomu laiku. Tas ir 5,2 volti, bet vadam bija 4 ohm pretestība. Tas gan liels kritums tur ir. Var atrast tādu vadu īsāku, un tad būs lielāka jauda. Visi gaisma diodas deg. Visi gaisma diodīti deg, jā. Nevar redzēt. Nē, var redzēt, jā. Un tā ir tā schēma. Schēma ir diezgan vienkārši. Indikators man ir kā amplitūdas ierobežotājs. Viņš ir kā ierobežotājs, viņš neļauj, viņš tur baigā liela amplitūda, viņš stabilizē iekšā, viņš ir kā ģeneratoru iekšā. Es vēl doma bija, kāda man tā doma, tad šitas 5 km. Kāda vēl doma bija, tās idejas, ko es gribu eksperimentēt, tā ideja nākamā man ir, šitas ģenerators vienkārši te ir, kur tas ir lielais tinums, kur tas iet uz dačiku, uz tām gaismas diodēm, bet šeit man nāk vienkārši variants tāds, ka 18 kilo maņa resistors, tāds muka pierīga, un šis mukas bija 240 pifrāt, tepat virsū ir. 220, tur rakstīts virsū, tur rakstīts 220 pifrāt. Tas ir 220 pifrāt, un viņš ir uz kondensatoru tā viss tas pasākums. Un te ir 220 pifrāt šitā, 220 pifrāt. Un te man ir 220
kilo. Nu, tā viena schēma, jā. Tā uz trešo kājiņu. Nu, tā schēma. Tas zemējums, var teikt, šis ar zemējiem vēl tāds, šitā un tā, varbūt. Un te dačikiem visiem, dačiki ar visu ar zemējumu. Ar zemējumu arī te, zemējumu. Okay. Nu, zemējums tā nosacīt, tas ir tas kopīgais, tas viena schēma, kas man šitus jāizmēģina. Es neesmu izmēģinājis. Te man ir tāda schēma, ko es gribu izmēģināt šitajā, šis tas pats. Jā, bet šitā kondensatora vietā, kur 18 kilo, man ir lampiņa, tāda lampiņa. Man tā lampiņa te ir. Brīn, es viņu kaut kur nometu, kur ir. Es viņu neredzu. Kur ir tāda lampiņa. Nu, jau lampiņa tāda. Tā ir tā komunikācijas lampiņa. Viņa ir, man tur 60 volti, 55 miliampērs. Viņam ir ļoti liela kaut kāda 120 ohm pretestība. 120 ohm pretestība. 120 ohm pretestība, jā. Un es viņu gribu lai labāks sīnus dabūt. Un tas pats. Viss tālāk, tas rezistoriņš, tas pats. Regulāra frekvence. Tas pats viss, jā. Tad man ir variants šitas variants man ir most vina. Es gribu šeit pielikt, šitas tas pats, es turpināšu, bet šitās pašas schēmas vai bez viņas pielikt šitā otrs rezistors, jā, un viņi ir tā, viņi vienkārši ir sinhroni, viss sinhroni, kur viņi sinhroni divi maiņu rezistori. Un te kapacitāte ir, te ir 300 pifarāti, te ir 300 pifarāti, un te uz trešo kājiņu, uz trešo ieeju. Šitas ir zemējums, jā, tāds. Un šeit pretestība sanāk šeit variantā no 750 ohmiem līdz 5,8 K. Un es tā rēķināju, ka tas ir no 90 kHz līdz, līdz 700 kHz. No 700 bija, tāpēc tie būs mazāk būs 700 kHz, kad būs lielāk būs 90 kHz. Tādā veidā. Šeit varianti var pie šitās schēmas, šitos slēgt. Es viņu kustams česam saslēgt, jā. Un šitai, var teikt, šitā schēma, šitas kumplis, tas pats, vienkārši viņš tur ir liels maiņu kondensators, un te mainās kondensatori un te viņi mainās no 40 pifarātiem līdz 500 pifarātiem. Vienkārši kondensators, tur skatās kāds, tur pēc tā var noteikt, kādas kondensators jums vajag izvēlēties, lai, vai 500 pifarāts vai 100 pifarāts, tad, lai atrastu priekšā, jo, tā, tur. Šeit tikai 300 pifarāti būs, bet te varēs izvēlēties kaut kā tā pišķi. Tas ir, man vienkārši ir kombinēt ar lampu. Es mēģināšu tās te caur rezistoru palaist, kā ģeneratoru uztaisīt, bet kaut kāda, viņam ir lampiņa šo spulīti kaut kāda rezonants uz 150-170 kHz. Es domāju, ka viņš rezonē pats, tas viss pasākums ir lampiņā šito trafiku kopā, te ir kaut kā 7 vījumi, jā. Vispār kritums, kad pie 400 vai 300 vai 200, 300 ohm šeit, 300 ohm, un te kritums ir uz 10 voltiem, akās 0,3 voltu, jā, bet nāk te ārā, kad 40 voltu nāk. Redzi, ka tā rezidants veidojas, bet tā, kad rezidants nav, tad ir kāda mazāk 4 volti, tam līdzīgi. Bet ļoti tīrs sinus sanāk, te
pat, ja iet iekšā, vienkārši tas tur signāls, jā, ārā te nāk ļoti tīrs skaists sīnus vienkārši nāk. Tā lampiņa tā visu optimizē, lampiņa super sīnus veidotās ar tā lampiņām iekšā. Šeit arī, kad man tās kastītē, man arī atrodās lampiņas, atrodās, un tur arī, jā, tur ir, nu, liels trīs, nu, tur ir, man kas, redzēt, četras halogenās lampiņas, 2 voltīgās, magās 5 vatīgās. Virkdē saslēgts, kā sīnus veidotājs, lai būtu tīri sīnus dabūt, jā. Un tā. Vismā tas iekšā, skēmiņš strādā. Man vienkārši ir jāizdomā tagad visādi tos variants teikšā. Tā, schēmiņa vienkārši ir. Man parādīšu tuvāk. To schēmiņu. Vienkārši. Šāda. Varbūt šitās parādīšu. Tā. Un redzēs tā. Es domāju, ka šitas indikators ir ļoti veiksmīgs variants, ļoti, es vispār baigi priecīgs esmu. Man 6 gadus, es gribēju visāds tur kaut kāds tur, jo šitiem indikatoriem, viņi noņem, kad liek virsū uz pūlu, kad noņem, viņam izmainās frekvences, viņš ļoti iedarbojas. Šitā pazūd, 300 mg pazūd. Pazūd, ka nav. Un šitas pat nerunāja, šitas nereģē. Šitas nereģē, šitas ir nobeidzies. Šis ir sadedzis. Šis man dačiks ir sadedzis. Varētu tā būt, ka sadedzis. Tās diodas sadeguši vienkārši. Es laikam kaut ko karsē, ļoti jaudīgi. Viņas man vienkārši sadeg. Varbūt tā. Te man tīvas vadiņš ir iekšā virsū. Tīvas vadiņš ļoti. Te man jānogriež tā. Kāpēc man izlācīja kaut kādu, kā es nost. Labi. Šitas ir sadedzis, jo te vajadzētu būt 300 mg bija jādeg. Var arī tā būt arī. Man ir ļoti daudz dačikas, tā schēma. Jā, tās TDA 756P. Viņa, maksā 10 gabalu, maksā AliExpressī. Eiro līdz 2 eiro. Vēl pus piegādi pāris eiro, pa 3 eiro 10 mikrofonus nopirkt, jā. Kastītes izmanto šitādās, šitādu kastītē tājas, šitādas kastītēs tājas, kastītēs. Tāds, kur ratoriņas izmanto šitādas ratoriņas, liek virsū, šitādas ratoriņas, liek virsū. Tie pārgriezt, tādas ratoriņas te, tā. Jo viņam kaut kādu, viņš silst, viņam vajag šitāds liels rators uzlikt virsū. Tas pagriezt, datoru pagriezt. Ratoriņš jāuzliek virsū. Obligāts ratoriņš uzlikt, jo viņš diezgan silst. Diezgan man tevi tas pastāvēja. Man kāds, ka bija diezgan uzkarsts pie. Tas vēl tāds. Un te ir patēriņš ļoti maziņš. Patēriņš. Varbūt no powerbanka. Viņš tā iekārt ir mobila. Es domāju, ka neko īpaši nevajag neko. Vajag vienkārši uztaisīt šito ģenerāciju, kad te ir ideāli šito vietu atrisināt, jā. Ideāli. Es to risināšu, ka te risinājums te ir šitāds risinājums un caur lampiņu. Gadīties, bet šitāds risinājums ir ar rezistoru kondensatoru, kondensatoru. Ar šā ir risinājums, ka te ir vēl kondensatori, te vēl dalītais te, kas stāv. Un te uz lampiņu, kad tos dalītāji uztaisīs. 120 ohm, es domāju, te būs kāds 1 km, varbūt rezistors, vai pat 1 km, 2 km rezistors, 18 km būs pa daudz. Šajā lampiņu, kaut kā tā tam. Es domāju, varbūt pat ir, bet, lampiņu vienkārši, varbūt pie lampiņas klāt vēl, varbūt pie lampiņas klāt, piņas pielikt klāt, kāds 200 ohm rezistoru. 200 ohm pielikt klāt. Lai nebūtu tā pilna lampiņa, nebūtu. 200 ohm, varbūt pat 200 ohm pietiks. Viņam
Viņam tā ir, viņas 20 omi ir, kad viņi ir augsti, un kad viņi silti, viņai būs kā 200 omi būs, nu, kad viņi ies strauji cauries, ja viņi būs, viņi dinamiski, jā. Un varbūt tā, tas jāstāst, tas ir jātestē, un tā, jo man ir arī tāds, kas mums ir, kur var dabūt lampiņas. Redziet, šitie visi, tās ir tās Ziemassvētku lampiņas, tās visas lampiņas ir, tās ir visas izmantot. Viņi var pat izmantot visu korpusu, visiem vadņiem. Pat tā var darīt, jā. Pat nesaspringt, tur lai viņas var mainīt. Nu, īpaši man viņi vienkārši kasītē var ielikt vienkārši zapasā. Papildus lampiņas ielikt, gadījumā viņi pazūd, lai var samainīt vienkārši tā. Tā kasītē vienkārši pielikt lampiņu, vienkārši tādā skočā pieskučo un pielikt klāt tur tā. Lai viņi tur stāv. Un es te netīšām nešķiet, viņi bija man nedeg, jā. Un es tā vienu izņēmu ārā, un tad, tā, uz buļduju, un izņēmu vēl vienu, un man īdegās viss pasākums. Es tā priecīgs, kur te vienu lampiņu te stūrī, es tā izņēmu ārā. Viena es redzēju, kad sadegus, un to es samaņu. Tā bija tā kā vesela. Un, otra lampiņa. Un man deg. Viss lampiņas vesels. Te pie sienas stāvēja man kāds gads, 2 vienkārši deg vienkārši. Ka 220 ir pieslēgts, tā kā. Un šitā lampiņam ir maz iekšā, te ir diezgan maz pretestība, jā. Bet es nezinu, es pat neesmu mērījis. Es pats nezinu, tā. Es tagad kaut ko saku, var lietot, bet es neesmu pārbaudījis. Tā. Kur man tas ir? Tā. Mēs šito. Tā schēma. Tā schēma. Tā schēma paliek te. Tā. Redzam, jā. Ok. Lai tā schēma te stāv te tā. O. Nē, tu neredz. Neredz neko. Dod, mēs pagriezīsim bišķi. Pagriezīsim. Lai tā schēma stāv. Ok. Tā schēma stāv. Un mēs tagad otrā pusē te izraušu to vienu lampiņu. Jo viņas viss strādā. Izmērīšu viņu pretestību. Oi. Izrāvās tā ārā. Tikai kontaktiņi iet. Man testeicis ir mazāk, man testeicis ir. Un, lai ģenerators taisīt, šis testerīts man pirmais bija ļoti labs. Šis testerīts mēra frekvenci, vienkārši vārds uzliek virsū un mēra frekvenci līdz 15 MHz. Ļoti labs testerīts, to var izmantot, jā. Šito es nopirku ar tādu, Es nopirku visu aprāts, kad sāku taisīt to ģenerators taisīt, jā. Jau 7 gadi būs pagājuši, tā. Mēs tā. Tā, tas ir, mēs uzliekam pretestību megaohms, tā. Ne ohms, uzliksim ohms, ka mērīs. Viņš skanēs. $6,4 ohmi. Baigi maz. Tad vajadzēs kaut kādas, tas ļoti maz, un 6,4 ohmi, nezinu, vai strādās. Vajag vismaz, lai kopā būtu, vismaz kaut kāds augstā veidā, 100 ohmi. 100 ohmi, tas ir daudz, tas ir gan šito visu virteni jāiekšā. Tas ir ļoti daudz. Šitai ir 100 ohmi. Viņiem, iekšā. Vienkārši jāatrod lampiņu. Tas ir, kad es iztestēšu, sestināšu, vajag to lampiņu vai nevajag lampiņu. Es tikai tā kā domāju vienkārši tā. Es skaļi domāju. Tā fiška.
vismā izstāstīja, jā. Tas viss strādā, viņš te silst. Viņš tāds, viņš nevar pat just, kad īstenībā viņš tā. Un tad pie katra tā grafika, ko es uztaisīju, vajadzīs atsevišķi piemeklētos rezistors, un katru var teikt uz schēmiņu, tad jāuztais universāli, jāuztais schēmiņu, kas šitiem makās ir pa daudz uztīts, makās te ir ļoti daudz, 1,3 metru uztīts, tas diezgan daudz tinumu, jā, un es esmu tur ir bišķi, jā, bet tur viens virsū tā, varbūt, ka te metrs stāv virsū, bet kur bija metrs ar kapēkām, tur bija jau, es makās 2 tinus pat uztīni virsū. Un tā, kur būtu šitas atpakaļ šeit. Tā, pusstundu pirms, tā nedzīv. Tā, parādīju. Un tā, kas man tā spūlēm te ir? Tā, te man ir šitāds spūles. Te šitāds spūles. Te ir kābels, 5 metri. Kāds viņam tā ir? Šitāds kābels, 5 metri. Nopērkiet. Pačkord ņutru kabeli. Tā viņš saucās. Man te vēl ir 10-metrīgais, vai tie 5-metrīgais. Un 3 gabali. Es, kad aizēju, viņam tie vadiņi ir tīvāk. Nekā lielajā tīvāk. Bet, ok, viņš viegli, tas kompaktāk. Bet viņš nelodējās. Bet tas nekas, es ar tādām skaviņām. Tas ir, skaviņas saspied vienkārši, tas vadiņas. Viņš nelodies, es viņus te saskavoju. Te ir, tik es te, kā viņš slēdzās, man te ir zīmēts. Es esmu taisījis 22. decembrī. Te ir schēma, kā es esmu tur slēdzis kopā, blue, green, orange, kur vāda iekšā. Un tos baltos visus, kas ir vienā galā, visus savieno, visu iekšā, krāsainos visus savieno tādā garā virknē. Un frekvents kaut 400 kHz, 400 kHz, jā. Es te šitā te lieku virsū, tas 400 kHz. Te viens, tas 400 kHz, viens. Un tā, šitā, tas pats, ka man rakstīts 441 kHz. Un te ir 440, ka vienmēr atšķirība tikai 1 kHz. 1 kHz atšķirība. Tur 20 pifrāti atšķirās, diezgan tūvs nāk. Ja tu vienāds viņas tais, viņas nāk diezgan vienāds tās spoles nāk. Ļoti vienāds nāk. Tā mēs man liekam mailā. Šitas man ir uz vienu vadu. Kāpēc tais to maiņu rezistoru tais? Tāpēc, lai varētu ilgt, viņš ir ģenerators te, ko man te ir? Ko man tas te indikators ir? Tas indikators lielais. Man labi ilgīs šito indikatoru. Pazud kaut kas? Man patīk, ka ir pazud. Te ir indikators. Un šito es te lieku uz vienu vādu, spraužos te tāds konektori. Vienā pusē iekšā, tur ir efekts, vienā pusē tas ir ārējais, viens iekšējais, no vidus, un viens no āras, jā. Viņam efekts savādāk. Es te uzlieku virsū, un viņiem, redziet, rezonanci tagad veidos. Principā es to rezonanci dabūt, visu košāk dabūt, bet viņš noregulēts, viņš kā spīd, šitā spūle spīd, šitā, ir rezonants. Šitā spūle, un šito ārstē nervu sistēma, nervu traucējums, mugurkaulu nervu sistēma, smadzeņu nervu sistēma, visādi nervu kaiti, bet viņi ilgstoši ielieto. Ilgstoši, un es taisīju to maiņu rezistoru tikai, lai šito spoli iedarbinātu. Jo viņi ļoti precīzi ir jāpieskaņo. Es viņu uzlieku virsū, pieregulēju, un tad jau viņš ir izregulējies. Tāpēc man vajag to sistēmu uztaisīt diezgan stabilu, lai būtu stabilu, lai būtu stabilu, lai tā frekvence, jo tā frekvence bišķi staigā, tas īpaši neder,
vajag ilgspējīgi, lai tā frekvence ļoti, vispār viņas diezgan stabili turās. Autoģenerators arī pats īstenībā bija diezgan stabils. Viņš nekur tālu neiet. Viņš, jebkur gadījumā, viņš strādās, jebkur gadījumā, jo es esmu šitās pūles, šitos pūli uztinu uz 300 kHz. Šitos pūliņš, un viņi savādāk slēdz. Šitos pūli, šitos pūli. Šitās pūle, tāpatās, ka mišņas pūles tais, jā. Te ir, piemēram, ap divu galu vienādi. Lai būtu, kad viena putka galu, jā. Tad vienkārši būtu jāslēdz klāt, bet to, kur būtu mišņas pūle jāslēdz, pieslēdz, saslēdz kopā, un no tā gala vienkārši ar vienu vārdu aizbrauc. Un galvenais, ka paknās pūlēs būtu atšķirās, vai nu slēdz no šī gala, vai šī gala slēdz. Tur iedarbība izmaināt, bet bubrikam es domāju, ka tur iekšā. Un es dabūju no 10 metriem, no 10 metris uztinu, jā. Tā frekvence bija, makās, pa zemu, bija kaut kā 280 kHz, jā. Un es dabūju tīk nost vismaz 2 metrus vai 3, jā, lai dabūtu 300 kHz. Es tinu viņu nost, var teikt, pa tinumu es griezu nost, slēdzu. Kamēr dabūju 300 kHz. Man pagāja diezgan pusdienu, kamēr es noregulēju. Šit pusdienu, jā. Es viņu taisīju pirms, nezinu, cik tur, jau vairāk pa 5 gadus atpakaļ taisīju, uztaisīju vienu vādu un sapratu, kāpēc viņu vajadzīgi tikai pirms pāris gadiem. Es, man viņa vismaz 4 vai 5 gadus stāvēja, nesapratu, kam viņas uztaisīja. Tā fiška. Un kad es sapratu, jā, tas viņu var ieteikt, jo pats seviem tikai eksperimentēju, var teikt. Kāpēc secināju, es vienkārši nožāvos uz ledus pa ziemu, gūžu, litīgi sasit, tāds satricinājums, tāda nevar un man arvien sudīgāk, es mēģināju šos poli galīgi nelīdzēju, pilnīgi nelīdzēju uz nervu sistēmu, vispār nekāds efekts, jā. Tad es aizgāju gulēt, domāju, ka, ja būs sūdīgi, tad svētdienā, es izsaukšu ātros, jā, gan drīz, jā. Palikšu tas poli zem gultas, man gultā nav nekāds, man ir koku gulta, plāks un gulta, kur nav metāla detaļas, jā. Un ja pamodos, vispār nekas nesāp. Ja pirms tam man kaut kas sāpēja, ja man sāpēja tā, ka gribēju ātros saukt, jā, un vēl kaut kas sāpēja, jā, tad es pamodos, man pilnīgi nekas nesāpēja. Tas ir, jūs sūtiet manā vecumā, piķisetņiks, man jau var teikt, ir, jā, man tas ir, pamodies, tev nekas nesāp, un tad es, jauneklis, jā, tā runāju. Tā, es beru kafiju, protams. Jā. Es ilgu pirkstu, un tas izslēdzās. Tā, mums ieliks kastītē. Tā, ielikam kastītē. Tā. Man ir šit tāds, tā, vēl viens poli, tieši pūlēs pielikt tāds vadiņas, es te pieliku pūlē tāds 3,5 solīgi, 3,5 milimetrīgu to vādu, nekad tās pūlītes, kas nav saslēgts, tāda vadiņa te nāk, kad nav saslēgts, es man saslēdz. Un reku man pirmās pogas uztaisīja, es viņu uztīju nekad 2 vādu paralēli, reku man vietais pāris pieslēgts, bet te ir uz plats uztīn, jā. Un te ir 2 vadiņi, 0,7 emaļotais vats, 0,7. Un es šito vispār ārstēt pirmos uztaisīju šos poli. Būs skočs. Makās arī makās, kad man ir filma, kur es tīnu. Makās ir filma, kur es YouTube, te manā kontā, kur es tīnu, es ielikšu tā iekšā. Es pavadzēšu. Te ielikt atpakaļ tajā papīrā. Es te viņas iesaļu, es vajadzētu viņu. Jā. Ok, ir ielikās. Tagad es vadu visu. Ok.
Un te ir, un tā. Tas ir, man te ir divas pulītes, kas no viena nav pieslēgta vēl. Tas papīrs te līmē te. Un vēl pulīte. Šitās pulīte, un šitā pulīte likt augšā te. Un šitās pulīte parastas paknes pulīte arī uz satinu visu. Tad 2 vadiņiem arī te 10 metru uzstīt arī, bet es vēl neesmu arī pieslēdzis. Te ir tāda papīrs pieskačots pilīmē un tā. Te jāsaslēdz un tā, normāls. Tā normāls tāds. Tā, kas vēl tāds, ko es vēl tāds, tas ir vēl kaut. Man te radniekiem sadāvināja. Aizpagājuši Ziemassvētkos mišas polu, kas ir caur neonu stūcītēm. Izstāstīšu to. Ja, piemēram, tas ir tā, tas polītis, viņa ārstē locītavas, zobs sāpes, vispār visāds iekaisums, ja kaut kāds tendence uz strutošanu, viss ļoti efektīvi ātri noņems. Visāds strutojums, sēndēšanas, visāds kristāliskos veidojums, jā. Visādiem citiem. Vispār iedarbojas visu tam līdzīgi. Šitā uz nervu sistēmu iedarbojas, bet viņi neiedarbojas ne uz sāpēm, tam tikai uz nervu, sāpošu nerviem, jā, tas viņam būtu ļoti sāpīgi. Bet uz tāda locītavā viņi neiedarbosies. Un ir šitās poles ieslēgt citā režīmā. Vispār tam jāizstāst. Jā, citu video ir, vai mēs paliekam tiem bišķi. Es to video palaidīšu. Tā, palaidīšu. Palaidīsim tā. Video tā. Vai tas video iekšā. Ir tā. Tas viss pasākums ir. Tas visas norakcēs tā. Tā. Pirmais, kas ir, bija problēma, ka šitā spola slikti iedarbojās, kad secināja, kad es blakām viņš stāvis. Vēl nepateicu, šito spolu nedrīkst lietot vairāk par 15 minūtēm. Ja viņš slims cilvēks, ja kaut ko slim kaiti, jā, veselam viņi īpaši nekaitēs, bet slimībā ir, viņš sadala visāds tos kristālus veidojums, kaut kādas ķīmiskās vielas, ļoti liels slodzes nierēm. Tāpēc, ka vairāk nevajag, jā. Tas jāizstāds vajag. Viss. Jā, pa ilgi izsākt viss. Šitos polu lietot var diezgan ilgi, bet tad šitos polu ulikt diezgan tālu, un man ir 2 metri, tas vadiņš vai metrs kaut kādi, jā, un es viņu ulikt, tad viņš uzlikt tālu, šito ulikt tik gulti. Un kā novērojās, vienkārši šī spole nelīdz, gan šitā, šādā režīmā nelīdz kaulu augšanai, kas ir vēl augstāk frekvents. Un slikti iedarbojas uz gripas, gripas slimības, visādi gripas baktērijām. Gripas baktērijām, uz parazītiem un visādiem parazītiem, un tas ir uz šitām sēnīšu sporām, kas sēnīšu slimībām, kas ir tā iekšā, jā. Un atradu risinājumu pirms pāris gadiem šito visu pasākumu ļoti vienkārši pieslēgt šo spolu pie 220, uztiniet, vienkārši iekšā. Jums ir štekerīts, jā. Šitāds štekerīts, jā. Tad ir tikai štekerīts. Ko slēdz pie 220 volt. Te ir 200 maispilni 220 volt, jā. Vienkārši pieslēdziet. Caur kondensatoriņu maziņu, jā, vai bez kondensatorē. Mēs gan nebūs bagies, tad vajag drošināties pielikt kaut kādu, jā, lai bīkšķi nebūtu. Pieslēgt pa tiešo pie 220 voltiem.
pat tiešām par 220 voltiem. Tur ir, un viņš, viņam tā, nekad te uzlikšu šeit, un šeit, tā, pareizi. Viņu zīmēt dažādi, ok. Vispār jau vajadzētu zīmēt, labi, te var būt, te ir kapacitāte kaut kāds 1000 pifarāti, un te šis varbūt no nifarāti līdz 100 nifarāti. Tu vispār vienalga kāds kondensatorus tā pilē. Pilnīgi vienalga. Bet tad vismaz uz 600, vismaz uz 500 voltiem, kas ir 500 voltīgais, 500 voltīgais vajadzīgs, jā. Un cilvēki šitādā tipā jau iekšā, un ir pateikt, ka viņi šitādā iekšā, un viņam beigās nezināja, ka tur ģenerējās ļoti zemās frekvences, kaut kādi 5 kHz. 5 kHz. Bet ar 300 kHz sastāvdaļu. 500 tādu, viņš 50 Hz, bet viņiem vēl 5 kHz virsū, viņš iekšā. Un tā kā tas diezgan tā iekšā, tad secināja, tad cilvēki ārstējās, un viņi ilgstoši lietot šādu, lietos, jā, pieņemsim tur mēnešu laikā, jā, es domāju, ka izārsies kur kā ir. Bet, ja grib pāris dienas laikā, tad, ja gribat to pašu, gribat bišķikšā, tad neona lampiņas, tas ir šās neona lampiņas, tas pats, es tā pats štekri uzzīmēšu, 220 volt. Tāpat iet, viss tas pats. Bet pielikt neona lampiņu, man kas šitā zīmē, neona lampiņu. Jā. Un te aizsardzībā arī kondensatoru uzlikt. Ja jūs neona lampiņu radīs kondensatoru. Un tādu pašu, un to višķis pūli pielikt, jā. Vispār būtu labāk šitā viņas zīmēt. Viņš ir tā, pareizi, pareizi tā, tā būtu pareizāk uzzīmēt. Neona lampiņa. Šitā ir, es iztīšu to, izklātīs slēnti, notīšu, parādīšu, kā viņi ordināli stāst. Nē, tur ir neona lampiņa. Viņi var ņemt no starteriem, kas ir dienas gaismas, tas starterieši, jā. Tie starterieši, tas ir dienas gaisma, kur dienas gaismām ir tāds starteri, man kas video man ir, jā. Un tās neona lampiņas ir starteris atrodas. Viņas atrodas šitos indikātoros, šitajos, šitā ir gaisma dioda, bet tie indikātori, kas lētie, un indikātors arī atrodas šeit nav, bet ir indikātori atrodas šitos, kur slēdzīši, kur ir gaisma deg. Man augšā gaisma diev. Redziet, augšā deg. Redziet, tur augšā deg, saka, tā arī neona lampiņa ir. To var izmantot, jā. Jā. Un efekts palielinās, 100 reizes lielāks efekts, jā. Un viņš iedarbojas uz gripu. Un tas ir zemāk frekvences, un tur veidojas arī ļoti augstāk frekvences veidojas, un iedarbojas uz kaulu augšanu, kad kauls dziedējas un kaulu augšanu, tā, kaulu augšanu. Un kaulos veidojas visā asins sistēma, tam līdzīgi neona lampiņa. Es visiem radniekiem sadāvināju, aizpagājuši šitādu schēmu, tieši šo schēmu, maz pulīt, jā. Pateic, tas par gripu un kaulu augšanu. Vadu vienkārši schēmu, vienkārši štekerīs, satiesīja vienā štekerī, pat štekerī ielikt neona lampiņu, pat štekerī, un tikai bez kastīt, štekerī visu saliekam, visu iekšā. Ir kondensatori, ir neona lampiņa ielikt štekerī. Ielikt vadu, pieliku, sadāvināju. Bet ir var izmantot arī dinistoru. Tas ir tāds dinistors, tāda diode,
Tā, viņš saucās DB3. Viņi ir visi šitajās, viņi maksā kaut kāds 5 cents, nu 5 līdz 10 centi maksā. Elektrovēšos, jā. Viņi DB3, DB4, jā, viņi atbildi kādu voltāžu, jā. Neon lampiņā vienkārši ieliek iekšā, bet viņš vēl piedāvāja, es uztaisīju tādu schēmiņu, ka es pieliku šitādu trafiku pieliku šeit trafiku augstu to, kas ir 202 volt stinumu pieliku. Tas trafiks tāds, trafiks, kur 220 volt, jā. Kā atsaist no augstās frekvences, lai neiet atpakaļ. Un es pie kondensatora pieliku arī, un tagad ar to spolu pieliku DB3. Es viņu pieliku kaut kāds reiz 4 gabals. 4 gabals. Es 4 gabals, kas 4 gabals pieliku. Lai voltāžu lielāk tur ir, jā. 4 gabals, jā. 4 gabals vai vairāk. 4 gabals, un šis trafiks maksā kaut 5 eiro maksā, no 3 līdz 5 eiro maksā, 5 eiro. Bet arī var vecos šitajos, tas tāda atsaist vienkārši. Un arī te rozeti, jā, ar 220 volt. 2 volt, jā. Un te ir tā mišņas pūle. Arī, šitas ir, bet vispār var neon lampiņas, var likt 2 neon lampiņas, lai viņas iedegās, var likt, šitāds schēma uztaisīt. Es uztaisīju schēmu, ka šeit paralēli, šeit ieslēdzās, nevis pēc šās diodas te klāt, tā ieslēdzās uz viņām, viņas uz īsu uztais, jā, un gaisā tās 2 poles gaisā garājās tur tā. Es radniekiem tas ir dažāds variants, jā. Tagad šit te un te, tā jāzīmē tā. Un šitāds trafiks sataisīt, šitādās kastītēs, vai lielākas, es nesaros, šitādas kastītes sataisīt, nāk šnuris 220 voltu un vats nāk ārā uz spūli nāk. Un spūles sataisīt šitās spūles. Šitās spūles satīn sataisīt visu. Saslēdz visu, jā. Un viņš pat ir daudzies efektīvāk. Šeit bija bubliks, uztaisīju uz neon lampiņām bubliks, tad man ir tāds bubliks uztaisīt. Bet man pat mazāk sanāca, es kaut ko tīvāk vads ņēmu, un viņi sanāca ļoti maziņi tie bubliki, jā. Bet arī uz 300 kHz strādā un tā. Šit, tā arī kāds 100 niferātu likt te mierīgi, jā. 100 niferātu, tas ir maksimālais, tev vienalga, viens mierīgi ies 100. Tas ir aizsardzībai no īssavienojuma, vai nebūtu kaut kāds īssavienojums, viņam nav tik liels strāvu, lai cilvēku nenosīt. Vienkārši, lai neiet strāvu, neiet cauri. Tur ierobežojumi būs, šitas būs uz 50 karcēm, tur 10 miliampērs, ne vairāk cilvēku nosīs. Viņš jutīs elektrību, jā, bet, ja pa kēlēm vadiet trāpīs, jā, bet nenositīs. Neskādies dzīvībai tā. Un šito es sataisīju sadāvinu radniekiem pagājušā gada decembrī uz Ziemassvētkiem un šitādu risinājumu, jā. Jo gripu, lai kaulu, vispār viņš ārstē pārējais slimības, bet viņu var lietot ilgstoši. Šitos pie ģeneratora var lietot ļoti maz, bet tā kā, cilvēki tādi neapzinīgi, kaut kas līdz viņi grib lietot. Es pats tāds vienu brīdi biju, jā. Pats brīdis vienkārši kaut kā iekšā, un es veselu dienu ārstēju, pēc tam bija tik sūdīgi, bija magās, kad mēnesis bija sūdīgi. Pēc tam secināju, ka ilgstoši lietot spulu nedrīkst, var tikai tur 5 minūtes un viss tie griezti. Ja 300 miliampērs, ja 300 miliampērs, tie 5 minūtes, ja tur 50 miliampērs, bišķi ilgāk var, jā, kā noregulēt. Un arī efekts mainās. Mainās, ja tur pieregulē lielāk frekvences, cits efekts, un mazāk frekvences, cits efekts. Viņš ir tā. Tas ir tā. Vienkārši
man kāds 11:30 pa jāiet, jābrauc strādāt, man te jāiet veikalu, iepirkties un tā. Un tā, tad šitas neon lampiņas, Dinistor DB3, jā. Man kas neviens, man kas nāc, viņas kaut kur pazaudēja visu. Es viņas iztērēju visu. Man palika pār 2 gabalu un es viņas kaut kur pasēju. Un šitā tā schēma. Nekas, ir tikai vēl spūles risinājumi, ko es tad tīnu, jā, šis spūles risinājums ir ideāls. Es uzskatu, šitas spūle, kā tad darās. Te vienkārši, te visi baltie vadiņi izņemās, satinās, te baltie vadiņi visi satinās, pie vienu vadu. Tie krasni pēc kārtas virknē tur slēdz, jā, lai pēc kārtas būtu viss. Un te ir vienkārši reiz 4 paralēlas spoles. Var arī šeit, te var slēgt, paralēli tās spolītes, vairāk 2, 3 paralēlas spolītes pie vienas iekārtas, slēgt vairāk spolītes. Var slēgt, citi kondensatori slēgt iekšā. Viņš to impulsu dod, jā, un viņš tur tādā veidā. Var arī tā izdarīt, jā. Bet, es vienkārši domāju, te tā meistarība, tas ir, kas saucās izziņas lauks, ļoti plašs. Es domāju, ja tev šitās spolēm nodarbosies cilvēku Latvijā vismaz 1% no visiem Latvijas iedzīvotājiem, 1%, viens reāli lietos, jā. Tad būs tā pilnīgi saprašana par to, kā tas viss jāstāj. Pēc gadiem 20. Jā, 1% nodarbosies. Ja nenodarbosies, tas 1%, jā. Tā kā, kādreiz savā laikā nodarbojās bija radio, kas ir radio mīlētāji, kas taisīja, no lampām taisīja visādus tos uztvērējs, tur bija ļoti daudz, tie bija tādi radio mīļotāji, un pagāja, man diezgan 50 gadi, un tad tika izstrādājis normāls tās schēmas risinājumu un saprašanu un antenām tikai, jā. Tad pagāja ļoti ilgs laiks, un bija ļoti daudz tie raidītāji, uztvērēji, un tad saprašana notika, palēnām, tādā veidā, jā. Tas ir tā, viss, tas ir, viss. Un tā, ka pasīšu to schēmiņu tuvāk. Te tā. Ok, tā viss ir. Viss. Tas ir tā. Principā viss, ko es te. Šitās, sākumā es izmanto, kā es sāku, ģeneratoru nebija, tie tādi jautīgi ģeneratori. Un es izmanto šito ģeneratoru izmanto, te ir sinus ir līdz 800 kHz. Un es uztaisīju pastiprinātāju. Te es arī var. Galvenais, kad ir tikai analogās schēmas, tikai digitāli ģeneratori neārsta. Uzreiz pabrīdināšu. Te ir ļoti būtiski, pat te var gadīties, ka pat daži impulsi boržu bloks, pat nezinu, impulsi boržu bloku, pat var viņu kaitēt. Tāpēc vispār iesaku izmantot tādu, vai no baterijām, patiešām no baterijām. Powerbanks arī tur paaugstina voltāžu, jā, tur impulsīvais boržu bloks, nezinu, kā tas iedarbojas. Tā, pagaid, ko es gribēju iekšā. Pastiprinātāju. Te man ir tāds pastiprinātājs, ko uztaisīju. Protams, es uztaisīju ģenerators taisīsies daudz, dažādi. Te pastiprinātājs. Un te ir pēc šos ģenerators, te lieku pastiprinātāju, te tā pastiprinātāju, te lieku mīnus, plus, es nesašu, kurš bija. Te ir 12 volt barošana, un te man ir sākumu, ko es uztaisīju, kā es ārstoju sāku. Bez autoģeneratoru. Un te man ir 2 tranzistori un ventilators tajā. Viņš diezgan silst, jā. 12 voltiem, jā.
tas ir, tā, es vienkārši uzzīmēšu schēmu tagad, jā. Un vienkārši rādīšu, ka viņš strādā. Es nerādīšu, kā strādā. Slinkums citreiz kādam ļoti gribēsies. Bet tas pēc analogu ģeneratoru pielika, jā. Un vienkārši, ka ir. Es viņu cilvēkiem devu, visu ģeneratoru, visu pacinātāju, viņi gāja ārstēties. Covid laikā gāja ārstēties. Un schēma fiška tāda, kad notiek rezonants, jā. Ir pastāvīgi, kuriem ir atgriezniskā saite, viņi vienkārši jūg prātā. Viņam tur veidos divā otrā frekvences un vispār kropļos signāli, jā. Un tā bija tāda problēma daudziem ģeneratoriem, man bija, kad ir atgriezniskā saite. Un, lai izveidoju, es uztaisīju ģeneratoru bez atgriezniskās saites ir viens transtors, šis ir PNP jaudīgs, jā. KT 818 makas. Jā, 18 makas. Te uzliek kaut kādu 2 ohm vai 1 ohms man stāv, 1 ohms. Te ir plus 12 volti, plus 12 volti. Un es pat neatceros, kā es to schēmu risinu. Es pat neatceros, kā es vispār viņas risināju. Te ir PNP, NPN, KT 819, un Krievu transtoru, kas man te bija tāda. Un vienkārši te pieregulējās manis tā, te pieliek vienā pusē normāls rezistors, un te pieregulējās vēl maiņa rezistors. Kaut kā tādā fiškā, jā. Šeit pieregulējās tas ir sākums strāva, un pieregulējās, lai būtu U dalīts 2, tas ir šajā gadījumā 6 volti, lai būtu. Un te man te nāk, pie tās uz pūlīt, un te kondensatorā, ka es uz pusēm portlīdākās. Man bija uz pusēm portlīds, te viens kondensators, un otrs kondensators šitās portlīt. Varēja nedalīt, varēja uz vienu kondensatoru, bet es tā portlīt. Gadījumā, ja kaut ko zīso vienkārši, lai tur neko nenodecīt. Tā, šitā. Pieslēdz un ziņa iekšā. Un te vienkārši caur kondensatoriņu šitādi. Un te varbūt te bija rezistors, te kaut kāds, jā. Un tas uz ģenerators. Un tāda schēmiņa, viņš diezgan patērē kaut kādu, vismaz 6 miliampērs, 6 vai 300, vismaz 300 miliampērs, 300 miliampērs, jā. Diezgan tāda normāla patēriņš. Tas ir 100, kad 3,6 vatu patērē. 3,6 līdz 500 vatiem viss pasaka. Tagad pēc ratora viņš tur silst. Un 1 ohms var te lēkam iekšā. Un te kaut kāds kondensators bija 10 nanofarādi. Un šis būs 1 kilohms. Un te šis bija 10 kilo, šis bija ar 10 kilo rezistors, un šis bija, varbūt tās kā 100 kilo rezistors, varbūt vairāk. Kaut kā tam līdzīgi. Vienkārši šito pieregulējās sākuma strāvu, vienkārši te pieregulēt sākuma strāvu, tad pieregulēt to, lai būtu pa vidu, tas lai pa vidu būtu, tad pieregulēt strāvu, kā pa vidu pieregulē, jā. Vai kaut kā, vai tas bija bišķi lielāk, nebūtu tas bija mazāk 5 kilo, un tas bija 10, kaut kā tam līdzīgi. Tāda divi rezistori ļoti primitīvi, jā, ļoti primitīvi. Bet viņiem nav atgriezniskā saite nav. Un viņš paspīd kaut kādu uz augsto frekvenci, kādas 2 reizes te nāk 10 voltu amplitūdā, un te nāk kaut ko 1 volts. 1 volts. Viņš kāds 10 reizes pasaka, jā, to signāls mēram 10 reizes.
Un tev ar to diezgan absolūti diezgan zem ienoliek pēc iespējas, to ar indikatoru tur redz vienkārši priekš, lai būtu tāds sinus, bet tīrs vienkārši. Tā, tam pirmiem ģeneratoram es šitādā veidā ārstēju, šitādā veidā ar pasnātāju tā ir ģenerators. Bet tā nav, tas ir analogais tur ar transistorim ģenerators, tas nav digitāls, tikai analogu. Varēja kaut kādu, jo visādi digitāls pasnātājs tam līdzīgi tie nestrādās. Tur ir tās kaut kāds augstās harmonikas un veidojas kaut kāds ne tādas saites, ne tādas etniskas saites un viss tas var pakaļ iet vienkārši. Tas jums visāds, jo te ir ļoti labi daudz schēmas, ir kā schematiski uzstājas, jā, bet viņi uzstājas digitālā formatā un viss to sadišu nestrādā digitālā veidā. Un es domāju, ka te ļoti būtiski arī kāda transitori. Pat transitori būtiski, jā. Tā ir pirmā nākamā schēma. Tā. Šitas, to es uztaisīju, pēc tam es uztaisīju, es viņu šito schēmu taisīju, es gribu uztaisīt, ka viņi kā autoģenerators, bet viņš kā autoģenerators nesāk strādāt. Tad es uztaisīju ar Darlington transitoriem. Tātad paša schēma, tieši tāda pati schēma, Darlington transitoriem. Mana sakuma bija, nekas 12 voltiem, jā, 12 voltiem, jā. Viņi bija uz tās schēmas, kas bija, tie treņi bija uz citas pārlūta. Darlington, tas ir tip 122 un tip 127. Un variants tāds, ka tāpatās viss tie maiņrezistori, tie rezistori, tieši tas pats, varbūt bišķi lielāk tie rezistori, jā. Te ir kondensatoriņš, viens, otrs kondensatoriņš, pa vidu, te nāk. Un šeit variants tāds, ka es neatceros, magās, ka te pielikt rezistori, 1 kiloms maņģis, un kaut kāds kondensatoriņš arī, jā. Un te bija tā spole, viens spola, otrs spola, tā, no 12 voltiem te bija kondensatoriņi, viens kondensatoriņš, otrs kondensatoriņš, te zeme. Un tā, vienkārši zīmē, jā, zeme, jā. Un es te varēju likt nākt, te es ieliku lampiņa, un tā iekšā, un viņš autoģenerators sākās. Te ieliku lampiņu, strādāja, ieliku kondensatoru, atsevišķi kaut kā ieliku strādāja, ieliku spūlīti, kaut kā 3 vījumus, 4 šūtiņas strādā. Vienalga kaut kā ieliku vienu omu pretstību, strādā. Principā te varēja, ja neko neielikt, nestrādā. Vajadzēja kaut kā pretstību, kaut kā kritums, jā. Darlington pastiprināja labāk nekā tie, es domāju, kāds 100 reizes, jā. Un te 10 volti bija, jā. Te, ja tur 10 reizes, tas ir 1 volts, ja 100 reizes, tad 100 milivolts tikai vajag, jā. Jā. Un ja 1000 reizes, 200 kilohertziem nekšā, varbūt priekšā. Un ģenerācijas sākās un ļoti labi ģenerējās. Bet tie bija tie transitori, kas bija kaut ko vecas tehnikas izlodē. Tie bija kaut kādi veci transitori izlodē, un es gribēju šo schēmu atkārtot uz jauniem transitoriem. Un jauniem transitoriem man šitā schēma nestrādā. Vienkārši dupīgi. Varbūt jāmeklē kādu kompāniju, jo viņi šās mikroschēmas ražo kādas 10 kompānijas ražo. Tagad. 10 kompānijas, kas ražo šis mikroschēmas, šis transitorus dalīgā. Ietrod kompāniju, uz kuras kompānijas transitorus šitā schēma strādā. Šitā ļoti laba schēma, viņi ļoti labi strādā. Autoģenerators ļoti labi strādā, jā. Viņš pat regulējās, frekvences regulējās, tādās robežās. Šis bija kaut kāds 1 niferāts, un šis ir kaut kāds 1000 piferāti. Un šis ir bija kaut kāds 1000 piferāti, un tad bija 1000 piferāti. Maz kapacitāti, jā, un iekšā.
Un vispār varbūt, ka man bija viens kondensators, šis gāja uz zemi, es vairs neatceros kaut kādīgi tā. Schēmiņa ir ļoti vienkārši, arī strādā. Viņš tā strādā, bet man tie veseli kaut nopirksim, kas 10 gabals tāds nopirku, man neviens nestrādā. Nestrādā viņas ģenerātori. Es strādāju, man vienkārši, es pieliku pie 19 voltiem, laikam, te ir ļoti liels spriegums, un man vien no tiem transformatoriem sadedzināja. Vienkārši, laikam, sadeg vienkārši, jā. Tur varbūt, te varbūt 1000 volti, varbūt. Tas ir statiskais spriegums, jā. Kaut no 12 voltiem tie varojāt, bet tur būtu diezgan liels spriegums. Viņš ir 100 voltīgais, 100 volti, jā, bet viņš vienalga sadeg, jā. Viņš, virs 100 volti, virs 100 voltiem bija kaut 120, viņš vienkārši, varbūt tās, kas kristāls vienkārši nogur. No tās bakstīšanas, varbūt tas tur bija tāds 100 volti, bakstī viņš sadeg. Tādā veidā. Jā, šitā schēmiņa, jā. Šitā schēmiņa ļoti labi, bet es viņu vairs atkārtot ar šitiem jauniem transformatoriem nevaru. Jā, tur tā ir. Tā, es man kas beigšu, tas baigi ilgi jau ir. Labi, beigsim tā. Es izņemšu to kameru. Tā. Kā ir beigt? Labi, tad mēs pārtraukt straumu. Tad mēs beigsim. Pat tā, visi.